Tu svini pārdošanu, kas pēc nedēļas atnāk atpakaļ un apēd tev peļņu. Tā nav pārdošana, tas ir aizdevums klientam. Atskaitē viss izskatās labi. 100 pasūtījumi, apgrozījums aug, reklāma strādā. Bet pēc tam sāk atpakaļ nākt nopirktās preces. Un pēkšņi izrādās, ka daļa no labās pārdošanas nemaz nav pārdošana. Tā ir nauda, kas īslaicīgi iegāja kontā un pēc tam aizgāja atpakaļ pie klienta. Pašreizējā situācija – tu skaties bruto pārdošanu. Vēlamā situācija – tu skaties uz neto rezultātu pēc preču atgriešanas. Un tas nav mazs sīkums. NRF un Happy Returns ziņoja, ka 2024. gadā ASV mazumtirdzniecībā tika atgriezti 16,9% no gada pārdošanas. Ja tev atgriežas katra 5. prece, apgrozījums sāk melot, jo apstrāde nav tikai zaudēts ieņēmums. Tā ir piegāde, apstrāde, naudas atmaksa, nokļuvas darbs un reizēm arī prece, ko vairs nevar pārdot pa pilnu cenu. Risinājums atskaitēs ievies neto pārdošanu. Skaties arī atgriešanas procentu pa produktiem, kategorijām un reklāmas kanāliem. Tikai tad tu redzēsi, kur patiesībā reklāma nes peļņu un kur tikai stumda kastes uz priekšu un atpakaļ. Ja arī tu vēlies izvērtēt savu reklāmas kampaņu efektivitāti, tad dodies uz e-commerce mājaslapu e-komercija.lv un pieskaries bezmaksas konsultācijai.